acu pirkšanas gadījumus, bet viens deputāta kandidāts drošības sargājošajās iestādes redzeslokā nonācis jau pirms vēlēšanām. Nepilsoņu kongresa un Latvijas-Krievijas Savienības biedrs Einārs Graudiņš, nodāvēts par Eiropas drošības un sadarbības organizācijas ekspertu, Krievijas medijos izplatīs it kā savus novērojumus par stāvokli Ukrainā. Vairāk stāsta Aneta Bērtule. Это поле перекопанное по внешности. Tur ir pēc izskata uzaugs lauks, kur ir tāda līķu smaka, ka uzturēties vairāk par 10 minūtēm nav iespējams. Es varu izdarīt tikai vienu secinājumu. Līķu smaka bez līķiem nemēdz būt. It kā starptautiskā novērotāja Eināra Graudiņa apgalvojumi par mierīgo iedzīvotāju masu kapiem un masveida sieviešu izvarošanu Donbasā īsti pirms vēlēšanām Latvijā strauji izplatījās gan lielākajos Krievijas, gan arī vairākos Latvijas krievu valodā vēstošajos medijos. Intervijās Krievijas televīzijā viņš tika pieteikts kā politologs un ECO novērotājs no Latvijas. Sniegt interviju arī Latvijas televīzijai gan Graudiņš nevēlējās. Ne? Sveicināti, Graudiņa kungs. Te no Latvijas televīzijas Aneta Bērtule jums zvana. Sakiet, mēs gribējām jums pajautāt. Aļo. Sveicināti, te vēlreiz no televīzijas kaut kā pārtraukta iepriekšējā saruna. Sakiet, varam pāris vārdus par to, ko jūs esat Ukrainā redzējusi un stāstījis? Eiropas drošības un sadarbības organizācija izplatījusi oficiālus paziņojumus, noliedzot jebkādu saistību ar Eināru Graudiņu. Viņa izteikums apšaubījuši pat separātisti. Latvijas drošības policija atzīst, ka Graudiņš ir viņu redzeslokā, bet neatklāja, vai ir ieplānots kā vērsties pret viltus ECO ekspertu. Drošības policijai Einārs Graudiņš ir zināms kā viens no Krievijas īstenotās tautiešu politikas atbalstītājiem Latvijā. Viņu kā ECO pārstāvja pozicionēšana atbilst Krievijas politiskās elites kontrolēto plašsaziņas līdzekļu centieniem piedēvēt Maskavu atbalstošo viedokļu paudējiem lielāku autoritāti nekā tā patiesībā ir. Drošības policijā gan norāda, iemesli liek Graudiņam dalību Saeimas vēlēšanās nav bijis. Viņš startēja no Latvijas-Krievijas Savienības Rīgas saraksta 6. vietas un šo pozīciju saglabāja arī pēc vēlēšanām. Tikmēr ārlietu ministrija atzīst, šādu gadījumu nāks piedzīvot pirmo reizi. Latvija ir nosūtījusi 5 ekspertus, un starp šiem 5 ekspertiem nav neviens ar šādu uzvārdu. Jūs esat droši vien piefiksējuši viņa aktivitātes? Jā, mēs to konstatējām un bijām nepatīkami pārsteigti. Diemžēl tas diskreditē zināmā veidā arī Latvijas vārdu. Ministrijā gan uzsvers skaidrot starptautiskajām institūcijām, ka bijušais PSRS virsnieks nav Latvijas pārstāvis ECO un nav nācies. Jāpiebilst, ka Graudiņš vēl pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas darbojies arī aizsardzības ministrijā, bet līdz 2010. gadam bija akciju sabiedrības žurnāli un Diena direktora padomes loceklis. Aneta Bērtule, Alvis Balodis, Dainis Lācis, Latvijas televīzija. 23 gadus vecais Artjems Čaikovskis